Čau! Čau. Paldies, ka atnāci. Mums ir divi podkāsti. Viens ir mans tāds e-komercijā, kur mēs runājam vairāk par zīmoliem, kā viņi uzbūvē. Un tad ir tā otra epizode, kas ir e-komercija bazars, kur mēs vienkārši runājam jau no otras puses par mārketingu, par izstrādi, SEO. Un, man liekas, tāda nozara, kur tu, baigi maz vispār dzirdi kaut kādu informāciju. Man liekas, no serijas garlaicīgā nozara ir šī te loģistika. Bet es tev uzaicināju, jo jums ir īstenībā diezgan foršs un inovatīvs risinājums. Un man liekas, tas būtu tikai forši, ja vairāk cilvēku par viņu uzzinātu. Un jā, varbūt var iepazīstināt sev par uzņēmumu, pastāstīt, ar ko nodarbojās. Jā, super. Pirmkārt, prieks būt šeit. Paldies, ka uzaicināji. Svoci koncepts ir īstenībā ļoti, ļoti vienkāršs. Mēs cenšamies to pēc iespējas vienkāršāk arī pasniegt mūsu klientiem. Tas ir ļaut caur vienu platformu pārvaldīt visus sūtījumus. Tas nozīmē, ka katram e-komercijas biznesam ir tas punkts, kad viņi uztaisa savu veikalu, viņiem ir produkts, un tagad ir jautājums, kā mēs nosūtīsim paciņas. Tas, ko mēs redzam gan tirgū, gan arī mana vairāk gadu pieredze loģistikā, ļoti bieži cilvēki nezina, kur izvēlēties. Tas ir vai nu tāpēc, ka visi to izvēlās, mēs arī to izvēlēsimies, un cilvēkiem pietrūkst zināšanu un sapratne, kas īsti ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs. Un tad mūsu platforma apkopo vadošos kurjerpastus Latvijā. Šobrīd mums jau ir 10 kurjerpastu platformā. Tas visas Omniva, DPD, DPD, Venipak, FedEx, Latvijas pasts, un tagad arī paplašinamies uz Lietuvu ar Lietuvas kurjerpastiem. Un ko mēs dodam mūsu klientiem, ir iespēja pirmām kārtām izmantot visus šos kurjerpastus bez papildus līguma noslēgšanas. Tātad mēs jau turam līgumus, mēs paši esam novienojušies par cenām, un mēs vienkārši piedāvājam šīs cenas mūsu klientiem. Tas nozīmē, viņi piereģistrējās 5 minūtēs un jau var salīdzināt visus kurjerpastus, izvēlēties, ar kuru sūtīt. Un tagad, attīstoties tālāk, mēs saprotam, ka mūsu cenas ir mūsu cenas, un sevi sākumā nedaudz aprobežojām tikai ar tiem klientiem, kuriem mūsu cenas ir pievilcīgas, lai gan tas pats risinājums jau ir daudz pilnvērtīgāks. Mēs gan nodrošinām integrācijas ar visām e-komercijas platformām, kas nozīmē, ienāk pasūtījums, tas automātiski ienāk sistēmā, un to var ļoti viegli izsūtīt. Un tagad mēs piedāvājam arī mūsu klientiem pieslēgt pašiem savus līgumus. Ja viņi ir spējīgi iegūt labākas cenas, tad viņi jau var izmantot mūsu tehnoloģisko risinājumu, lai to optimizētu un varētu pārvaldīt daudz vienkāršāk savus sūtījumus. Tātad, pieņemsim, līdz šim ir bijis tā, ka ir internetu veikals, un viņš tad iet pie Omnivas, iedomā cenu lapu, iet DPD, iedomā cenu lapu, un Venipak iedod cenu lapu. Viņš pēkšņi izdomā, es izmantošu visus trīs, un tagad ienāk pasūtījums no Venipak vai Omnivas, viņš iet katra šī kurjera sistēmā, apstrādā pasūtījumu, tad sods ir tas, ka vienalga, kurš kurjers, pieņemsim, ja tev internetu veikals piedāvā vai Omniva vai DPD, visi šie pasūtījumi tiks apstrādāti vienā sistēmā, kas ir sodzīs sistēmā pareizi. Jā. Tieši tā. Okay. Un tad, cik es saprotu, viens ir sava e-komercija, bet Etsy arī, cik es saprotu, iespēja apvienot gan e-komerciju, gan Etsy arī vienā. Jā, tieši tā. Tas, ko mēs īstenībā skatāmies uz mūsu klientu, ir jebkurš, kuram ir nepieciešams nosūtīt paciņu. Mums ir ļoti daudz Etsy pārdevēji. Lielākā, laikam, tāda komūna ir tieši Shopify arī veikala īpašnieki, un tad jau mēs redzam WooCommerce un daudz arī dažādas citus rīkus, ko izmanto. Un tad, cik es saprotu, tam, ja viņš vēlas izmantot to platformu, tu teici 5 minūtes, tas sanāk bez līguma, bez nekā, un viņam pat jums nav nekas jāmaksā. Pakalp nav nemaz nekādas. Restīvi, viņš izmanto jūsu platformu, viņš dabū labākas cenas, viņš nemaksā platformu, dabū labākas cenas, un ja viņš pat izdomā nesamazināt savu piegādes cenu, kas ir bijis līdz šim, viņš vēl var nopelnīt no starpības. Jā. Tieši tā. Un tāpēc man liekas, arī mums tas pārdošanas cikls ir ļoti veiksmīgs, jo vienīgais, ko mēs pārdodam, ir iespēju ietaupīt vai nu laiku, vai izmaksas, kas ir divi būtiskākie faktori. Tāpēc mēs arī redzam, ka šobrīd tās mūsu sales metrikas ir saucamais lead to sale. Ja vidēji tirgu mēs redzam, tie ir no 1 līdz 3%, tad mums šobrīd tas ir 8%. Tas nozīmē, ka mēs diezgan viegli varam piesaistīt jaunus uzņēmumus. Un man liekas, ka pašā pamatā ir tas, ka mēs tiešām risinām būtisku problēmu, kas mūsu tirgu eksistē. Cik tagad, kad jau ir tā klientu bāze, man liekas tā izaugsme, kad jau vairāk klienti, jo vieglāk tik pie jauniem klientiem. Ja? Kā bija pašā sākumā? Pārliecināti, kas bija tās bažas, vai cilvēks nesaprata, ka tās sākumā bija grūtības? Pašā sākumā bija ļoti, ļoti izaicinoši. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka mēs esam investoru atbalstīts uzņēmums. Tātad pirms mēs palaidām platformu, mēs jau piesaistījām arī investorus. Un tad, protams, mēs gatavojamies platformas palaišanai.
nauda mums ir, komanda mums ir, ambīcijas mums ir, un tad ir 1. mēnesis. Un 1. mēnesī mūsu apgrozījums bija tieši 1000. Un visiem tāds, tā kā vajag par to padomāt, jo tas, ko mēs sapratām, īstenībā šāda koncepta Latvijā nav ļoti izteikti, un mums vajadzēja nedaudz vairāk laiku pastāstīt, kas mēs esam, ka tu vari mums uzticēties. Vēl ir tas, ka visiem viņu produkti ir ļoti tuvi, mīļi, negrib uzticēt kuram katram, un tad uzticēt tādam startupam, par kur nekad nav dzirdējuši. Tad mums vajadzēja ļoti daudz paskaidrot. Mēs paciņas paši nepārvadājam, pārvadā tie paši kurjerpasti, ar kuriem jau jūs strādājat. Viņi domā, ka jūs tagad jā, tur bija tā, jūs savāksiet, kas savāks, kas aizvedīs, un tad nebija tas koncepts līdz galam skaidrs, un tad mums vajadzēja vairāk saprast, kā mēs varam forši paskaidrot. Un tad jau īstenībā no septembra līdz decembrim mēs katru mēnesi dubultojāmies, gan apjomā, gan klientu skaitā. Ir kaut kāda atšķirība starp, pieņemsim, tur mazs tirgotājs. Viņam, tā kā, kas ir tas šaubas jautājums atšķirībā tādam tirgotājiem, kurš tur tāds maziņš, vai, nezinu, tur apgroz 50,000 mēnesī, vai tur tāds atnāk milzīgs ar veselu infrastruktūru, kas viņu, vai tur arī pilnīgi nekas neatšķirās no pārliecināšanas un šaubām? Atšķirās ļoti daudz. Un lielākā būtība ir tas, ka maziem uzņēmējiem, kā mēs pamanījām, tieši tas zināšanu līmenis ir nedaudz zemāks. Un bieži ir tas, man jau kurjerpasts teica, ka man ir vislabākais cenu piedāvājums. Un tāds, kādas ir tās cenas, par kuras jūs sūtat, šāds ir platformas cenas, un viņi saprot, ka pie mums cenas ir 3 reizes lētāks, un pēkšņi tas viņa labākais piedāvājums nav vairs labākais piedāvājums. Un tur tieši mums vajadzēja vairāk pavadīt laiku izglītojot. Lai gan ar lielākiem uzņēmumiem runājot, viņi saprot konceptu, viņi saprot problēmu, tur jau vairāk aiziet sarunas par tehnisko risinājumu, cik to ir ērti implementēt, kā tas tiešām viņu sistēmās iekļaujās iekšā. Jo paši e-komercijas tur sarežģīti sabūvēt. Jā, jo katram vēl ir uzbūvēta kāda sava sistēma par vidu. Tas nozīmē, ka viņiem arī ir nepieciešama šie IT resursi, lai integrētos, un bieži viņiem jau ir tur izveidotas integrācijas patieši ar kurjerpastiem. Tā ir papildus investīcija, lai integrētos ar mums, un tur mums vairāk jāpastrādā ar pārliecināšanu, ka tā ir investīcija šobrīd, bet 2-3 mēnešu laikā jūs tās izmaksas jau visdrīzāk noseksiet. Sanāk jau vairāk pasūtījumu, jo vairāk tu ietaupi. Jā, un īstenībā tas, par ko es pats biju visvairāk pārsteigts, ir, ka lielākais ietaupījums, ko mēs esam dzirdējuši no klientiem, nav tieši uz sūtījuma izmaksām, bet tieši uz spēju ietaupīt laiku apstrādājot. Ka tev iet katrā sistēmā iekšā atkal Venipa. Jo vidēji mēs dzirdam tie klienti, kas sāk strādāt ar mums, viņiem vidēji vajag 1-2 cilvēkus mazāk komandā, kas viņiem šos pasūtījumus apstrādāja. Tas ir, kur ir ļoti daudz pasūtījumu. Jā, jo tur tiešām bija cilvēki, komanda 3 cilvēki, katrs iet manuāli pērku uzlīmes, rakstā adreses, kopē adreses, un beigās mēs spējām to viņiem arī atvieglot, un tad viņi var jau tos resursus veltīt tiešām biznesa attīstībai, nevis tādām operācijām, kas nav baigi efektīvas. Bija arī pieminējis, ka uzņēmums ir izveidots uz investīciju pamata investoru. Cik grūti vispār ir piesaistīt investīcijas? Cik tev tas bija grūti? Varbūt kāds skatās, viņš domā, vajag piesaistīt, nevajag piesaistīt investīcijas. Kā tu uz to skaties un kā tev tas gāja? Tas ir zars ar 2 galiem, ja mēs skatāmies vajag vai nevajag. Man liekas, ka ļoti daudzi grib to darīt vairāk no tāda ego perspektīva, kad mums vajag naudu, mēs uzbūvēsim risinājumu un mēs būsim lielākais uzņēmums, bet ļoti bieži paši dibinātāji vai uzņēmuma vadītāji nav gatavi tām investīcijām. Mums arī tas bija gandrīz vesels pilns gads, līdz mēs aizgājām līdz šīm investīcijām. Mēs no sākuma tāpat sākām validēt to problēmu, sākām runāt gan ar pārvadātājiem, vai viņi vēlētos ar mums sadarboties, tāpat ar klientiem, un tikai tad mēs sākām būvēt saucamo MVP. Un tikai tad, kad mēs bijām jau sapratuši, kur mēs ejam un kāpēc mēs tur ejam, tad mums īstenībā tās pirmās investīcijas bija salīdzinoši viegli piesaistīt. Bet arī pirmās investīcijas, tas, ko es dzirdu no daudziem uzņēmējiem, ir, mēs gribam tur 1 miljonu uzreiz. Forši, bet jautājums... 1%. jā, aptuveni, jā. Un tad ir jautājums pirmām kārtām, vai tu zini, kur tu to 1 miljonu izmantos, vai tu gribi paņemt to naudu, lai sēdētu uz to naudu un tagad domā, ka tu, es ņemšu komandu un komanda man izdarīs visu. Tā tas nestrādā. Jo arī mums pirmā investīcija bija 90,000,
bet tas bija ļoti svarīgs punkts, jo tie 90,000 mums kā founderiem palīdzēja aiziet no mūsu pilnās slodzes darbiem. Tas no sērijas tas pirmais, lai tu vienkārši sāktu pie tā strādāt. Jā, varētu, jo mēs bijām 3 co-founderi, visiem bija full-time darbi, sākām strādāt pie tā paralēli, un tad tas 90,000 rauns mums palīdzēja aiziet no darbiem, sākt pie tā aktīvi strādāt, sākt tiešām attīstīt produktu, un tad 3 mēnešu laikā mēs jau tikām līdz 500,000 investīcijām. Tā kā dažreiz man liekas, ka ir loģiski paņemt mazākas investīcijas, tik tiešām ir nepieciešams, lai to kustinātu uz priekšu, bez lielas komandas, bez baigām izmaksām, turpināt būt cik efektīviem vien iespējams, cik maz naudu tērēt iespējams, un tas palīdz daudz labāk iet uz priekšu. Tas, kas iedeva to pirmo investīciju un to otro pusmiljonus, ir tas pats vai 2 dažādi? Mums bija pirmo investīciju iedeva uzņēmums FirstPick, kas ir venture capital fonds no Lietuvas, un otrajā pusmiljonā viņi arī iedeva pusi no pusmiljonu, un otro pusi iedeva Black Pearls no Polijas. Un kā ir, pieņemsim, tev iedod tos 90, un tad Kā tu tagad, viņi zināja, ka jūs pēc tam vēl prasīsiet, vai? Viņi nedomāja, ka mēs tik ātri to prasīsim, jo mēs arī pieteicāmies akceleratoram. Viņi taisīja arī savu akceleratoru, un tur bija jānosprauž akceleratora mērķi. Mēs teicām, mums mērķis ir, mēs zinām konceptu, mums vajag papildus budžetu, jo mums vajag vienkārši būvēt. Un mums lielākās izmaksas ir izstrādes izmaksas, kas ir komanda. Un, protams, mums ir viens tehniskais co-founders, viens, kā saka, nav karotājs, viens var patestēt ūdeņus un uztaisīt to sākuma punktu, bet ir nepieciešams. Tad mēs teicām, ka mūsu mērķis ir lielākas investīcijas, un tur jau no sākuma arī bija. Jums nevajag investīcijas, jums vajag būt šito, jums vajag to, un nebija tā, ka viņi uzreiz teica, jā, jums noteikti vajag vēl naudu, lai jūs varat iet uz priekšu. Un šeit, man liekas, arī sākās tā diskusija, kad tu paņem investoru naudu, investori tev ļoti cenšas ielikt kaut kādā trajektorijā, jo vienīgais, ko investori grib, 10-kāršot savu naudu. Jā. Tā kā pilnīgi, un ja viņi saka, mēs gribam jūs atbalstīt un palīdzēt, un viss, jā, viņi to grib, bet viņi grib savu naudu atpakaļ. Un tāpēc tas sāk palikt nedaudz sarežģītāk, spiediens, jā, kad viņi grib kaut kur sasteigt, kaut kur ātrāk, kaut kur varbūt pēc tā, kā redz citos uzņēmumos. Un tur arī jāņem vērā tas, ka investori nav eksperti tieši tavā biznesā. Un beigās tie paši dibinātāji, kas to ir radījuši, saprot vislabāk, kā to būvēt un turpināt attīstīt. Un tur dažreiz var nesakrist tie viedokļi. Un tāpēc man liekas svarīgi pastāvēt uz savu redzējumu, iet arī tam redzējumam, teiksim tā, uz priekšu pretīm, un tad arī jau sāk vērties citas iespējas vaļā. Ja mēs atgriežamies pie pašas Uzī platformas, var izskaidrot, kāds ir tas konkrētais process, viņš piereģistrējās, ko no viņa prasa un ko viņš tur var izdarīt? Varbūt tā vienkārši izstāst, kā tas strādā. Jā, tātad mums nav jāslēdz tradicionāli līgumi. Teiksim, ja gribu sākt strādāt ar Omnivu, DPD, tad ir viņiem jāparakst līgumu, viņi iedod cenu, balstoties uz apjomu. Tad mums ir saucamais self-onboarding process, ieejot vienkārši sociālajā mājaslapā, piespiest reģistrēties, aizpildot nepieciešamo informāciju, kas ir vairāk vai mazāk tikai juridiskā informācija, arī parādot, kas jūs esat par uzņēmumu, kurā industrijā jūs darbojaties, lai mēs saprotam, kas īsti ir nepieciešams arī no produkta. Un tad, izejot šo reģistrācijas procesu, piekrītot platformas lietošanas noteikumiem, ir iespējams uzreiz sākt sūtīt. Tātad pirmo sūtījumu jau var nosūtīt tiešām 10 minūšu laikā. Un tā galvenā būtība ir, kad pirmām kārtām tas ir vienkārši, un otrām kārtām mēs gribam uzreiz dot labu sākuma punktu. Jo arī man pašam pieredze Printfulā strādājot, mēs strādājām ar 15 dažādiem kurjerpastiem, ir ļoti grūti visam izsekot, attiecības uzturēt, visu saintegrēt, un tajā brīdī, kad tu gribi kaut ko pārmainīt, tad tev atkal sākās viss no nulles un atkal viss tehniskie darbi. Un tad šeit mēs gribam veidot tieši to konceptu tādu, ka tu vari šodien sūtīt ar vienu, rīt vairs negribi ar viņu, super, izmanto citu, un tu vari ļoti efektīvi to darīt. Un man liekas, ka tas ir viens no tādiem būtiskākām funkcijām, un arī, protams, mēs redzam, ka vislielāko iegūmu iegūst tieši uzņēmumi, kas eksportē. Jo, ja sūtījumi tiek veikti Latvijā vai Baltijā, tu ļoti labi zini situāciju. Tā ir vai nu viena Omniva vai viens DPD, un viņi tev piedāvās
ļoti pietiekošu servisu. Bet, kad mēs sākam runāt par internacionālām piegādēm, tur jau sāk palikt ļoti specifiski. Kurā valstī, kurš kurjerpasts ir spēcīgāks, kāda ir piegādes ātruma, kādas ir piegādes izmaksas. Un tad mēs dodam arī iespēju jau izpētīt to, salīdzināt, kas var palīdzēt mūsu klientiem arī daudz efektīvāk izveidot viņu pricing stratēģiju. Tātad viņi jau var salikt aptuvenās cenas, zināt, cik viņiem ir jāpaprasa no klienta, lai viņi nezaudētu uz to, un tajā pašā laikā ļoti viegli arī izsūtīt tos sūtījumus. Tad sanāk, vai nu tas pasūtījums automātiski iet no e-veikala, viņam atliek tikai uzģenerēt uzlīmi, vai arī viņš iet sistēmā, es zinu, ka tas nav e-veikala, bet man vienkārši tev vajag nosūtīt šo mikrofonu, es ievadu paciņas izmērus, un man uzreiz parādās cenas. Un es piemēram redzu rekordu, Omni, šitā cena man patīk, es noteikti tālāk viņu izvēlos un spiežu tā kā sūtīt, vai? Jā, tālāk tieši tā, tu izvēlējies viņu, spiedzi sūtīt, uzģenerējās uzreiz uzlīme, tu izprintēji, uzlīmē uz paciņas, tāpat caur platformu var pieteikt arī uzreiz kurjeru, tas nozīmē visiem sociālajiem klientiem arī kurjeru izsaukums ir bez maksas, kurjeris ierodās, savāc paciņu, tāpat arī mūsu klienti var ievietot paciņas paši Omnivas pakomātā, DPD pakomātā, un tas arī dod viņiem nedaudz jau tādu fleksibilitāti, kas viņiem vairāk der no tā procesa. Un kad viņš maksā par piegādi? Par piegādi mēs mūsu klientiem piestādām pēcapmaksas rēķinu, tātad vienreiz mēnesī. Kāpēc mēs to darām? Jo ir arī sava specifika. Protams, klients var norādīt, es sūtu 1 kilogramu paciņu, mēs viņam atgriežam cenu par 1 kilogramu paciņu, bet viņš īstenībā nosūta 10 kilogramus. Un to mēs uzzinām tikai tad, kad mēs saņemam rēķinu no kurjerpastiem, jo kurjerpasti pārmēra, pārsvara, un tad balstoties uz patieso informāciju, mēs piestādām rēķinu. Ņemot vērā to, ka tas ir bez līguma, kas ja viņš nesamaksā? Tur mēs īstenībā esam strādājuši ļoti daudz ar tiem procesiem. Tā bijis vispār, ka nesamaksā? Ir bijis. Boikotē vai vienkārši pazūd? Vienkārši pazūd. Bet tas, ko mēs esam pamanījuši tajā brīdī, kad tu viņiem uzrakst, kad tālāk rēķins tiek nodots parāda piedziņai, maksājums tiek veikts parasti 1-2 dienu laikā. Un, tas ir jautājums, ar ko mūs baidīja ļoti daudz īstenībā, kas darbojas Latvijas e-komercijā, kad ir šie mazie uzņēmēji izteiktāki, kas vēlās tur iegūt kaut kādu labumu un tad nozust. Bet mēs arī izveidojam šo sadarbību, to esam atrunājuši arī platformas lietošanas noteikumos, kāda ir kārtība un kas ir mūsu partneri, ja maksājumi netiek veikti, un tālāk jau ejam šo ceļu. Un, par ko man tiešām ir ļoti liels prieks, kad līdz šim mēs nevienu rēķinu neesam nodevuši uz parādu piedziņu. Visi klienti, un liels paldies par to, arī norēķinās par pakalpojumiem, un par to ir tiešām prieks. Jā, es domāju, viens dabū labāku dīlu un atļaujies pazust vienkārši. Jā. Mums ir varbūt kopā bijuši pāris rēķini, kas ir palikuši gaisā, bet kur mēs arī zinām, vai klientam ir radušās kādas finansiālas problēmas vai vēl kaut kas. Un tad, protams, ir tas procents, ko mēs norijam un norakstam tās izmaksas, bet kopumā tās summas pārsvarā ir rēķina 50 līdz 100 eiro, kas nav ļoti biznesam būtiski, un to mēs varam atļauties. Okay. Kāda izaicinājuma loģistikas biznesā, bet tu patiešām nenodarbojies ar loģistiku, tu strādā ar loģistikas uzņēmējiem. Kādi ir izaicinājumi strādāt ar viņiem? Tev ir sataisīts risinājums, Omniva, respektīvi tavs API saslēgts, un viņi vienkārši vienā kaut ko izmaina. Un tev nepateikt viss nobraukt. Kāda ir izaicinājuma šajā nozarē? Man liekas, ka lielākie izaicinājumi ir tieši komunikācija ar viņiem. Jo tur darbinieki mainās. Un es teikšu tā, ka kurjerpastiem nav arī lieliskākais talantu pūls, vai es nezinu, kā to pareizi pateikt. Tie nav bieži visaktīvākie. Tie ir darbinieki. Viņi aiziet uz darbu un viņiem pasaka, dari šo, un viņš dara to. Un visvairāk problēmas, protams, ir ar nestandarta situācijām. Kaut kas aiziet greizi, kā to var atrisināt un kā mēs varam rast to kompromisu. Jo arī bieži mums ir jāmeklē kompromiss ar kurjerpastu. Ir tāpat, kur ne mēs veicam kļūdu, bet kurjerpasts izdara kļūdu, bet klienta acīs esam mēs, kas ir kļūdījušies. Un ļoti bieži arī mums ir jānorīk kaut kas no kurjerpastu neizdarības un jākompensē vai jāpalīdz klientam to problēmu risināt. Un otrs ir tieši arī tehniskais risinājums. Kurjerpasta industrija un vispār loģistikas industrija ir zināma ar to, ka viņi atpaliek tehnoloģiski no visa, kas
notiek, teiksim, industrijās. Un tas rada arī šos izaicinājumus gan ar viņiem saintegrēties, gan uzturēt šīs integrācijas. Un tieši tāpat, kā tu teici, vienā dienā viņi izdomā kaut ko pamainīt, un pēkšņi neviens klients vairs nevar nopirkt uzlīmu. Un tad mums ir jāspēj ļoti īsā laikā troubleshootot, atrisināt, lai klienti var turpināt izmantot arī to servisu. Es sapratu. Cik, respektīvi, viens ir, ka viņš vienkārši var automatizēt tos pasūtījumus, bet tas arī pirms šī podkāsta mēs arī runājām, kad iet nedaudz dziļāk tajā risinājumā, ka tu nevis piedāvā tikai to tupa uzlīmu ģenerēšanu visvienā sistēmā, bet ka tu jau piedāvā risinājums pašā e-komercijas sistēmā. Var pastāstīt, ko jūs darat tieši vēl ārpus tās sistēmas, kāds risinājums gribat ieviest tieši jau tajās citās sistēmās? Protams, viens no svarīgākajiem aspektiem ir checkouts. Kā tu zini, tas ir pats būtiskākais, es pat teiktu, punkts, kad pircējs veic šo pasūtījumu, un tajā brīdī ir jābūt ļoti ērtam veidam, kā izvēlēties metodi, kur tu gribi un kā to visu pasniegt klientam efektīvākā veidā. Un šobrīd mēs sākam darboties pie tā, lai veidot arī savus spraudņus, ko var ievietot checkoutā, un ko jau pats arī mūsu klients var iestatīt, kurus viņš grib tur parādīt, kurus viņš grib paslēpt. Nav jāliek atsevišķi omnibus spraudnis, DPD spraudnis, tad tu atver to checkout, un viņš izskatās briesmīgi, jo katrs spraudnis vēl ir savādāks. Ja vien logo, citam nav logo. Un tad tas to pircēju pieredzi nepadara daudz pozitīvāk, un mēs strādājam tagad pie tā, lai aktīvi to arī visu saliktu vienā tādā kodolā, vienā spraudnī, caur kuru var arī tad piedāvāt visas šīs nepieciešamās vēlmes. Tad arī forši, ka to mēs dinamiski varam pielāgot gan pēc produktiem, gan pēc piegādes valstīm, kurai valstī kuru rādīt, kuru nerādīt. Tas dod daudz vairāk arī iespējas un fleksibilitāti mūsu klientiem. Tas ir pieejams vai vēl tas ir? Šobrīd vēl ir izstrādes stadijā. Cik sarežģīts ir? Ir ļoti atkarīgs no platformas, par kuru mēs runājam. Teiksim, mēs zinām, ka Shopify'am nepatīk, ka kāds lien viņu checkoutos un ka kāds kaut ko izstrādā. Ok, labi, apstājamies pie Shopify. Visas, pa lielam Latvijas, es teiktu, pa lielam pasaulē e-komercija, protams, tas platformas daudz dažādas, kādam tāpat izskatās, bet statistiski ir 3 lielākās. Ir Shopify, ir WooCommerce un ir Magento. Magento Enterprise lielāks, vairāk Shopify. Mazs vidējs arī liels var būt, bet atšķirība tāda, ka WooCommerce un Magento ir open source. Tas nozīmē to, ka tu tiec pie visa koda klāt, un visu var uztaisīt. Shopify superīga platforma, ērti, vienkārši, bet ar limitiem, ar kasiekiem. Un cik mēs ļoti labi zinām, kad Latvijā sāk taisīt to Shopify veikals, visi, kas viņi sāk taisīt, tikai sāka saprast, kāda ir limiti Shopify un kas ir checkouts. Visi domāja, pieliekam tur pakumāts ar checkoutam, tas nav iespējams. Un tad bija tie risinājumi, kas ir viena aplikācija un ir vēl viena Latvijā maksājuma sistēma, kas piedāvā, ka tu vari izvēlēties pakomātus, bet grozā, kas pa lielam nedaudz pasliktina to pieredzi, jo tu nevari no produktu lapas viņu vest pa taisnos checkout, bet tev viņš obligāti caur grozu jāved. Ja tu pārdod tikai Latvijā vēl ok, ja tu pārdod ārzemēs, un tad tu pieņemsim viņu neved pat aiznos checkout, viņš iet grozā un redz pakumāti, kas ir pakumāti. Es nesaku, ka tas cilvēks nenopirks, bet tas vienkārši var izraisīt kaut kāds jautājums, kā jums bija, kad jūs taisat tur integrāciju tur, un tad atsaties pret, Shopify'ā būs problēmas. Var pastāstīt to pieredzi? Jā, to mēs īstenībā diezgan ātri noķērām, jo Shopify bija arī pirmā integrācija, ko mēs prioritizējām. Un tad mēs sākām saprast, kas ir tiešām limitācijas un cik ļoti viņi negrib nevienu tur ielaist. Viņi ir īstenībā ļoti atvērti, ja tu izmanto Shopify plus plānu. Ja tu maksā $2,300 mēnesī. Tieši tā, ja tu maksā $2,000 mēnesī, lūdzu var darīt, ko vēlies checkoutā. Un, protams, viņi no biznesa puses ir piegājuši tam ļoti gudri un to checkout viņi arī vairāk dod iespēju tikai lieliem uzņēmumiem customizēt, tādējādi paturot. Ka viņiem ir tik daudz pasūtījumi, ka teorētiski no vienas puses tu maksā to lielu, restīvi, tev tur 50-100 tūkstošu revenue. Un tu līdz šim, Shopify Basic, tur 2% vai Advanced, man bija kaut kāds 1%. No sērijas, es gribu iesniegt kaut kādus uzlabojumus, tur pakomātus vai B2B kaut kāds uzstādīt no sērijas 2 štukas, bet no otras puses
to komisija ir zemāka, un tu teorētiski kā ietaupi, ņemot to Shopify Plus, lai gan pēc tie citās platformās vispār nav komisijas, jā, tā interesanti. Jā, tā ir, un viņi ir tiešām tam ļoti interesanti piegājuši, un, protams, mums jau radās arī interese attīstīt šo Shopify Plus spraudni, kas varētu dot tiešām ļoti foršas iespējas, un tad mēs paskatāmies uz Latvijas tirgu. Bet maza auditorija. Cik ir uzņēmumi, kas ir gatavi to maksāt, un tad jautājums, vai Latvijā tev ir nepieciešams maksāt 2000 mēnesī, vai tu vari izveidot custom shop un uzturēt to. Es domāju, tās izmaksas būtu ļoti tuvu, bet tev ir vēl lielāka iespēja to pielāgot savam custom shopu, tu vari, ņemt to pašu kaut vai WooCommerce un uz tā pašu template uztaisīt vienkārši bez tā checkout limita. Jo mums pa lielam ir tā, ka Shopify, līdz ko nāk tāds mazs vidējs, tāds vienkārši uzņēmums, kas grib to internetu veikalu, protams, visi, ja viņš vēl ir īpaši pre-revenue, tad vienmēr ir interesi, lai viņš ir mazākas izmaksas un tā tālāk, jo, pa lielam, ja tev ir 0 revenue un tev e-veikals, maksā tur 1000, tu esi -1000, tev nav nekādas revenues, ko viņi balstīt. Vienmēr pirmais ir Shopify, bet līdz ko uzņēmums pasaka, mūsu klienti arī ir juridiskas personas, tad uzreiz saprot viss. Tātad šis ir tas punkts, ka nē, Shopify nedara. Jo bijis ļoti daudz situācijas, kur atnāk uzņēmumi ieberzušies, kad paņēma izstrādātāju un no sērijas neuzdeva šo jautājumu, kā primitīvu vienkārši, bet neuzdeva un uztaisīja, tur investē ļoti daudz naudas, tur integrācijas sataisa un tad pasaka savam izstrādātājam, ok, un tad pieliec, lai var nopirkt juridiskas personas, un tad viņš saņem to atbildi. Un vienmēr tas šoks, kas tev ir, ko, kāpēc tas nebija teikts, un plēnām viss projekts vienkārši, tur klients 70% ir B2B, vienkārši. Un sāc no nulles citā platformā. Jā. Protams, ja tev ir B2C, viss nav jautājumu. Tad superīga platforma būs pirmā opcija un tā tālāk. Konkrētos gadījumos, bet līdz ko B2B, un tu noteikti nemaksās 2000 mēnesī. Nē. Jā, tā ir. Un tāpēc mēs arī tagad prioritizējam WooCommerce izstrādē. Jo, kā tu minēji, open source daudz vienkāršāk to visu ir izstrādāt un izveidot. Protams, tas open source arī ar savām problēmām un savām izmaiņām, kuras tev ir jāspēj noķert. Jā, un tas arī nav ļoti vienkāršs process, bet mēs redzam, ka tas ir daudz realistiskāks un beigās arī mūsu klientiem daudz aktuālāks. Magento vismazāk. Magento mēs redzam izstrāde ir visdārgākā un mazam vispār aizmirst par to platformu vispār nevar domāt. Respektīvi, Magento Latvijā būs vismazāk. Visā pasaulē būs vismazāk. Jo tieši no veikaliem mēs redzam, pirmais ir Shopify, otrais ir WooCommerce, tad pat ir Mozello pirms Magento. Mums ir vairāk daudz mazie šie uzņēmēji, kuriem arī mūsu produkts ļoti labi tieši der. Un tikai tad Magento, ja es nemaldos, mums tikai pāris klienti, kas izmanto to. Tad kā 20 veikali varbūt maksimums Magento. Varbūt kļūdas. Un tad, protams, Etsy mēs redzam, bet Etsy vienmēr, ko mēs redzam, ir kombinācija Etsy veikals un internetu veikals. Abi divi vienmēr. Jā, un tāpēc tā ir tāda nedaudz platforma, kas dzīvo atsevišķu dzīvi. Bet mēs redzam ļoti, ļoti daudz īstenībā ir Etsy selleri tieši arī no Latvijas. Un par ko bija tiešām liels pārsteigums. Kā ir vispār tāds Amazons? Tas vispār reāli kaut ko tādu likt iekšā? Vai? Jā, mums tagad... Ja tur tās prasības nereāli bargās, ir tur savu sistēmu. Mēs redzam vēl arī tieši Amazon un eBay ir vērts, bet tas, ko mēs arī tagad sākam taustīties, mums ir bijuši 3 klienti, kas ir jautājuši pēc šī, jo visbiežāk, ko Amazon tirgotāji dara, viņi arī paņem savu stoku, aizsūta uz Amazon noliktavu un tad jau ļauj Amazonai pašai tirgot un izsūtīt visu tālāk. Nē, ir arī kas patiešo sūta. Ir kas patiešo, bet tie salīdzinoši ir vismaz pie mums nedaudz mazāk, jo tas, protams, uzreiz ir beigās dārgākas loģistikas izmaksas. Labi, tev nav jāiesaldē stoks un jāizsūta, bet katru paciņu individuāli nosūtīt maksās krietni dārgāk nekā to var izdarīt Amazon pati jau no savas noliktavas. Un tā ir tā būtiskākā atšķirība, un ņemot vērā to sarežģītību un arī to mazo klientu skaitu, kam tas ir tiešām ļoti aktuāli, šobrīd tas nav mūsu prioritāšu sarakstā. Okay. Ņemot vērā tieši par tiem prioritātēm, ko uzlabot, ko nē, cik ir daudz tās situācijas, kad klients saka, 99% viss ir kā vajag, bet var šito feature vēl pielikt klāt, cik daudz tā ir un cik ļoti jūs pielāgojaties un kurā brīdī jūs izlemat, ok, šito vajag? Mēs no paša pirmā brīža uzņēmumā skatāmies uz klientiem, ka vienmēr prioritāte ir eksistējošiem klientiem, un tikai tad mēs izstrādājam kaut ko, kas varētu mums pienest jaunus klientus. Jo es esmu arī ļoti
ļoti stipri ticu tam, ka, ja tev klientam būs laba pieredze, viņš atnesīs vēl klientus pie tevis. Tāpēc tā mums vienmēr ir bijusi prioritāte. No sākuma mēs ļoti raustījāmies ar prioritātēm, jo šitam klientam vajag šito, bet tam vajag to, kā mēs saprotam, kuru šobrīd prioritizēt, jo no viena pieprasījuma tie paliek 100 pieprasījumu, un kas tiešām ir tas svarīgākais. Un tad mēs īstenībā sākām ieviest ļoti pārskatām uzskaitas sistēmu, cik klientiem katrs uzlabojums ir vajadzīgs. Teiksim, ja tur ir jau vairāk kā 10 klienti, mēs redzam, ok, šo mēs jau varam likt prioritātēs uz priekšu. Ja tas ir viens klients, kam to vajag, tad šobrīd mēs vienkārši fiziski nevaram to paspēt izdarīt. Un tad, jo vairāk nāk šādi pieprasījumi, jo vairāk mēs arī spējam prioritizēt izstrādi. Un tādā ziņā tas arī ir ļoti forši, kad mēs varam to platformu turpināt attīstīt, balstoties uz klientu atsauksmēm, nevis uz kaut kādām mūsu tikai tālainām iedomām, ko viņiem vajag, bet patiešām arī pajautāt, kas ir tas, kas pietrūks un kā mēs varam uzlaboties. Uzreiz, man liekas, tu jau atbildies nākošajā jautājumā, kas ir jaunu klientu piesaista vai esošo noturēšanu? Esošo noturēšanu viennozīmīgi, un tas ir kaut kas, ar ko mēs esam ļoti lepni. Ar mums tie klienti, kas nosūta vairāk par 5 paciņām, 98% klienti paliek ar mums, kas ir ļoti labs rādītājs. Un mēs redzam, ka tie klienti, kas uzsāk, viņi nekur netaisās iet. Un tāpēc mēs arī ļoti aktīvi darbojāmies, lai dodam iespēju pieslēgt savus līgumus. Ja mēs redzam, ka klienti arī aug, klienti attīstās, viņi paši paaugoties vienmēr būs spējīgi labākas cenas iegūt patiešo, bet tad mēs tik un tā dodam viņiem iespēju. Ka tu tāpat izmanto to manu platformu. Jā, un viņiem nav tagad, tad būtu tā dilēma, es dabūju labāku cenu, tad man vajag atkal integrēties, tad man ir atkal jāiet prom, bet tā viņi var palikt ar risinājumu, kas jau viņiem strādā un turpināt darboties. Un tas ir tas, kas mums tagad palīdz vēl vairāk tieši tos klientus noturēt. Un arī, ja mēs skatāmies uz mūsu sales rezultātiem, šobrīd platformai tuvu pie 60% ir tie, kas atnāk paši pie mums. Protams, mēs vienmēr cenšamies pajautāt, kā jūs par mums uzzinājāt, kāpēc jūs atnācāt. Un tur mēs dzirdam 90% gadījumos mums ieteica. Un kas ieteica, kāds no eksistējošiem klientiem vai partneriem. Un tas ir arī mūsu šobrīd lielākais pārdošanas kanāls, kas tiešām strādā. Vislētākais. Jā. Vai šādam biznesa modelim, labi, viens ir kur tu vari dabūt izdevīgākas cenas, otrs ir vēl tas papildus, tā infrastruktūra, kas ir checkouts, tā tālāk, vai tam, ja mēs neskatāmies jau vairs Latvijas līmenī, bet ārpus, vai tam vispār ir konkurenti? Jo ir tādas, kas automatizē, ir loģistikas puses. Vienkārši automatizē, ka viss vienā sistēmā. Es zinu, ir sistēmas, vismaz arī, man liekas, Latvijā, ir vēl kaut kur arī tur dabūt kaut kādas cenas citas. Bet tagad tu taisi to visu apvienots, kad ir izcinājums checkoutā vēl izdevīgās cenas, neesmu dzirdējis. Es teiktu, ka konkurenti ir, bet viņiem tas nav primārais bizness. Kā tu saki, primārais bizness jau ir vairāk tā optimizācija un tikai tā tehnoloģijas puse, un ļoti maz no tām platformām tieši strādā ar kurjerpastiem, lai arī spētu iegūt labus cenu piedāvājumus un tos nodrošināt. Un tur vairāk tie koncepti ir tas, ka klienti vienmēr slēdz savus līgumus un turpina darboties, kas savā ziņā atrisina tikai daļu no problēmas. Un, ja mēs skatāmies globālā līmenī, Amerikā ir pāris no tādu uzņēmumu, kas piedāvā arī cenas. Viens no tiem ir Shipo saucās viņiem. Viņi arī darbojas vairāk tieši uz maziem, vidējiem uzņēmumiem, un arī tas koncepts ir, ka viņi var palīdzēt ar savām cenām. Pieņemsim, ir jūs un ir varbūt pasaulē vēl kaut kādas platformas, teorētiski, kurienes nebojkotē, tu ņem manu profitu. Viņš pats piekrita, jā? Viņš pats piekrita, bet, protams, man liekas, ar visiem kurjerpastiem ir bijušas tādas sarunas. Un, tāpēc mēs arī sapratām un pamainījām to biznesa modeli, ka mēs kurjerpastiem arī sakam, dodiet cenas, līdz kurām jūs jūtaties ērti mums dot, un mēs nekad necentīsimies spiest vēl zemāku cenu, lai mēs nebojātu arī šīs attiecības. Un tur atkal atgriežamies pie tā foršā, kad ir mazs uzņēmums, viņš jau no mūsu cenām iegūst, viņš aug, viņš iegūst savas cenas patiešo ar kurjerpastu, un viņš turpina augt ar mums. Un mēs viņam varam palīdzēt gan tajā agrā stadijā, gan augot uz priekšu. Un kurjerpasti ir
ļoti priecīgi, jo beigās viņi jau arī redz, kas ir tie klienti, viņi redz, kā tie klienti aug, cik izmanto viņus, un viņi zina, ka kādā brīdī arī viņi varēs daudz vienkāršāk viņus uzrunāt, jo viņi jau zina, kāds ir servis, un tālāk jau viņiem jāvienojās tikai par cenām. Un no tā perspektīva mēs jau arī kurjerpastiem palīdzam apvienot ļoti daudz mazus uzņēmumus, kuriem mēs padarām viņu pakalpojumus pieejamākus. Jo tāpat ir ļoti daudz kurjerpasti, kuriem nav checkout plugini, kuriem nav tehniskais risinājums. Un ir pat vairāk kurjerpasti, kas klientiem arī uzreiz saka, man liekas, būs daudz efektīvāk, ja jūs esiet pie Svoci, sākat strādāt ar Svoci, un tad skatīsimies tālāk. Un mēs redzam, ka ja pat kurjerpasti iesaka mūsu platformu, tā ir forša pozīcija tirgū, kurā būt. Jā, ok. Svoci, tev ir pirmais uzņēmums vai bijuši kaut kādi pirms tam? Otrais. Ir bijis viens, jā. Ar ko tas nodarbojas? Es vēl tajā laikā dzīvoju Nīderlandē. Un kaut kādā brīdī man likās, ka es gribu tikt ārā no loģistikas, jo man tradicionālā loģistika, lai gan izklausās ļoti dinamiski un tā kā ātra industrija, kas man ļoti nepatika, cik birokrātiska industrija, cik lēni tiek pieņemti lēmumi, tu gribi kaut ko darīt ātri. Tev pasaka, nesteidzies, visam savs laiks, un man bija ļoti grūti ar to sadzīvot. Un tad Nīderlandē sāku meklēt kaut kādas citas nišas vai industrijas, un es uzsāku auto mazgāšanas servisu. Okay. Un tas bija pavisam something out of the blue, bet man ļoti patīk auto industrija. Man likās, kā es varu būt tuvāk tai industrijai. Un tas koncepts bija ļoti vienkārši, ka man bija tvaika mazgāšanas iekārta, un nevis klienti brauc pie manis, bet es braucu pie klientiem. Teiksim, tu atbrauc šodien uz darbu, tev vajag nomazgāt mašīnu. Kamēr tu esi darbā piebrauc, nomazgāji, tu iznāc no darba, tev ir tīra mašīna. Koncepts ļoti foršs bija, man liekas, bet cik ātri atvēru, tik ātri pārdevu visas iekārtas. Bet tu pats darbojies, vai tu arī ņēmi darbu? Es pats darbojos. Okay. Un tur bija īstenībā tā lielākā atšķirība, ka tajā brīdī, man liekas, viss ir jādara vienam. Es sākšu visu, pats braukšu, mazgāšu, pats šito, pats to. Beigās tev nepietiek visam laika, tu dari visu un neizdari neko. Un tur īstenībā arī apstājās tas, ka nebija tāda partneri, ar ko to visu kopā sākt un attīstīt tālāk. Ok, tad īstenībā liekas žēl, ka tā notika, bet ļoti labi, jo tad jautājums ir labāks. Tu uztaisīji Svoci, tev ir co-owners, bišķiņ savādāk. Jūs esat partneri, jūs esat vīzība, bet tad sākās tā hairošana, ka tev ir jāhairo. Pastāstīji kaut kādas pieredzes hairošana, mācības vai ko tu esi pamanījis, jo man liekas, hairošana ir experience. Tas ir vesels experience. Varbūt kāds skatās un meklē darbu, tad varbūt var saprast, kāda ir augstāka iespējas par dabūt darbu. Un vispār kaut kāda experience, tas tev bija pirmais experience par hairot, intervijas. Jā. Lai gan es biju diezgan augsta līmeņa loģistikas profesionāls. Es nekad nevadīju tiešo komandu. Es vienmēr biju kā vai projektu vadītājs. Pārskatīju procesu. Kad tev nav savu komandu, bet tu vairāk strādā ar vadības komandu. Un tad Svoci bija pirmais, kur pirmie hiringi jāveic. Un īstenībā paši pirmie hiringi bija ļoti, ļoti labi, jo mēs izgājām cauri tiešām interviju procesiem, atlasījām vairākus kandidātus, domājām, runājām, intervējām, co-founderi piedalījās intervijās. No tā, ka visiem mēs sākam liekas skaisti. Visi ir katrs, kas satāk, bet viņš, Bija īstenībā pirmās 3 intervijas, šis ir īstais. Nenāk nākamais tāds. Nē, īstenībā šis ir īstais. Un bija noteikti tā no sākuma. Bet tas, ko es tagad laika gaitā esmu sapratis, ka lielākās kļūdas vienmēr bija sasteigts hirings, kur, teiksim, tas ir bijis mans impulsīvs lēmums, jo es cilvēku zinu, es cilvēku pazīstu, man liekas, būs ļoti forši, ka viņš pievienosies komandai. Tā, ka tu pat to cilvēku pazīsti. Jā. Un tām pozīcijām mēs neuztaisījām konkursu, un tev nav ar ko salīdzināt. Varbūt bija kāds spēcīgāks kandidāts, un bieži tas, ka tu esi strādājis ar cilvēku kaut kur, nenozīmē, ka viņš iedarēsies tavā kolektīvā šeit, jo tā dinamika ir pavisam savādāka, un ambīcija ir cita, un beigās tas, ko mēs saprotam, galvenais pat nav skillsets, vai cilvēks māk to darīt vai nemāk, bet vai cilvēks ir grib mācīties. Jo skill ir iemācīt. Un tas ir tīri attieksmē, mentalitātē un pieeja pret darbu, kas ir tie svarīgākie aspekti, uz ko arī šobrīd mēs skatāmies. Ir bijuši kaut kādi neveiksmīgi hiringi?
Jā, mums kopumā komanda ir pamainījusies ļoti daudz. Bija no sākuma arī sales vadītājs, ar ko bija ļoti foršas attiecības un likās, ka viss ir labi, bet līdz galam neaizgāja mūsu sadarbība. Tad izdomājām, ka arī šķirsimies un turpināsim atsevišķus ceļus. Tad mēs arī paņēmām Lietuvā country manager, lai palīdzētu ar Lietuvas expansionu. Tas viņš vienkārši meklē klientus Lietuvā, ja? Jā. Vairāk palīdz gan ar ikdienas sarunām, gan ar kurjerpastiem, gan ar klientiem, jo mēs zinām un redzam, ka īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem tas vietējais cilvēks ļoti lielu lomu spēlē. Bet pieņemsim, ja tu piedāvā, nezinu, tev ir Omniva pieslēgts, tas ir Omniva Latvija, vai tev ir ar Omniva Lietuva ir atsevišķi jārunā, vai tur Omniva ir atsevišķi jārunā, vai tur... Ir dažādi varianti, pieņemsim ar Omniva, mums ir viens līgums visās Baltijas valstīs. Tad, teiksim, FedEx mums ir atsevišķs līgums Latvijā, atsevišķs līgums Lietuvā. Un lielākoties tie ir atsevišķi līgumi, jo katra valsts, lai gan tā ir viena grupa, tas ir dažādi biznesi, dažādas vadības komandas un dažādi arī domgājieni, kā viņi veido savu biznesu. Un tāpēc visbiežāk tie ir atsevišķi līgumi arī. Okay. Kas ir tā vīzija, uz kurien jūs ejat, kas ir tā ambīcija? Kas ir tie sūdzīgi nākotnes plāni? Socija ambīcijas īstenībā ir diezgan lielas, un tās noteikti neaprobežojās tikai ar platformu, caur kuru var nosūtīt. Tas, ko mēs redzam, kad ir ļoti daudz būtiskas problēmas, kas pašā industrijā jau ir problēmas, un tas nav tikai savienojums starp veikalu un kurjerpastu. Tas vairāk, manuprāt, ir tikai kā plāksteris tai lielākajai problēmai. Un mēs arvien vairāk gribam virzīties tieši arī loģistikas attīstībā. Nākamais loģiskais solis, ko mēs redzam, arī ir uzsākt fulfillment biznesu, ja klienti var iesūtīt preces pie mums, ienāk pasūtījums, mēs jau varam iepakot un izsūtīt. Tur jau, man liekas, tas risks paaugstinās. Un tur paaugstinās risks. Un tas, pie kā mēs šobrīd strādājam, mēs redzam, ka no Baltijas un no Eiropas viens no lielākajiem eksporta tirgiem tomēr ir Amerika. Un neskatoties uz to, ka mūsu piegādes ir ilgas un dārgas, redzot, ka mūsu uzņēmēji ir spējīgi konkurēt Amerikas tirgū, parāda, cik liels potenciāls būtu, ja mēs vēl varētu loģistikas izmaksas samazināt un padarīt produktus vēl pieejamākus. Un es tieši šonedēļ skatījos arī McKinsey & Partners analīzi, kad 76% no Amerikas pircējiem vēlētos pirkt produktus no Eiropas, jo viņi uzskata, ka tieši Eiropas produkti ir ar labāku kvalitāti, un pērkot no mazākiem uzņēmumiem, tā kvalitāte pret vērtību paliek daudz lielāka. Un tajā pašā laikā 65%, ja es nemaldos, teica, ka tas, kas viņus attur, ir cena. Yeah. Un, ja mēs skatāmies tieši uz produktu cenām, produktu cenas ir ļoti, ļoti līdzīgas. Tas, kas padara to dārgāk, ir tieši šī loģistika. Un tāpēc mēs vēlamies arī risināt, kā mēs varam padarīt to loģistiku vēl efektīvāku un arī palīdzēt klientiem konkurēt jau daudz augstākā līmenī ārpus Eiropas robežām. Ok, super! Paldies, kā atnāc. Man liekas, ļoti forši, un es ticu arī daudziem noderēs. Mums ir bijis tāda situācija, ka mēs runājam ar esošiem klientiem, sakam, vispēc ir tāda sūdzība platforma, tā, nē, mēs izmantos tā, ok. Tā kā jūs esat uz pareizā ceļa, un lai arī viss biznesā izdodās. Super, paldies tev liels!